First of all, thanks for the kind invitation of being here. Liels paldies par jauko uzaicinājumu uz šo konferenci. Vispirms es gribētu sākt ar to, ka mēs esam tāda aģentūra, kas ir līdzīga jūsu iestādēm, bet man jāatzīst, ka Nīderlandes kadastrs nav pat 200 gadus vecs, es esmu tāds jauniņais šajā kompānijā. Tātad mums notiek, šeit es esmu ļoti iepriecināts, ka ir šīs interesantās diskusijas, ne tikai līdzīgas ir ne tikai visā Nīderlandē, bet arī mūsu aģentūrā. Vispirms es sākšu par politiku, ka tas attiecas uz kadastru, uz mūsu iestādi un ko mēs darām, lai kļūtu tātad par vēl digitālāku sabiedrību. Ja pirms mēs skatāmies uz Eiropas politiku, mēs redzam ļoti skaistus lozungus un vārdus: autonomija, suverenitāte, noturība, drošība. Bet mums jājautā, ja šīs politikas ieviešam, vai tiešām mēs kļūstam noturīgāki un drošāki. Dažkārt varbūt tie ir tādi gudri vārdi, bet varbūt vai tas tiešām ir realitāte. Man šķiet, ka ir svarīgi gan ir jāsaprot, ka jūs esat atbildīgi par tiem procesiem, kas notiek. Bet saistībā ar autonomiju ir kaut kāda pašnoteikšanās, kā jūs darat digitālos procesus, kā veicat. Bet ja mēs runājam par autonomitāti, tad varētu domāt, ka jūs esat neatkarīgi. Ja jūs varat savienot šo, tad bieži vien vai lielākoties jūs varat izveidot šo noturību un drošību, bet tas ir saistīts arī ar daudzām citiem aspektiem, ar šiem piekļuvi un daudz risku attiecībā uz noturību. Tātad kas ir ļoti svarīgi, ir ikdienas drošībai, kas ir nepieciešams. Kiberdrošība ir galvenais, tas ir tas, kas mums ir svarīgi. Tad uz Deutsche Telekom bija uzbrukums, kiberuzbrukums, un tika atklāti 6,2 miljoni klientu, tad dati tika atklāti, aptuveni 1/3 sabiedrības. Tad šis kibernoziegums, kiberuzbrukums bija diezgan ievērojams, un tas bija ļoti milzīgs drošības pārkāpums. Iespējams, ka jūs jau esat redzējuši Nīderlandē, ka mums ir galveno reģistru sistēma. Ja skatāties uz mūsu aģentūru, jūs redzat tātad kadastru, topogrāfisko karšu reģistrs. Tad tie ir tie reģistri, ar kuriem mēs esam saistīgi. Dažkārt mēs esam avotu turētājs, bet dažkārt mēs sniedzam informāciju publiski. Tad šis ir tas pamats, datu koplietošanas pamats Nīderlandē. Jūs varat domāt, ka mēs esam ļoti labi savienoti un labi sadarbojamies. Bet, ja mēs uzskatām, ka un ir arī tātad pētījumi par to, ka tas, ko tika konstatēts, ka Nīderlandes centrālā valdība ienāca mākoņu pakalpojumu izmantošanā ļoti slikti sagatavota. Aptuveni 1/4 daļa
Ceturtā daļa iestāžu pat nesaprata, vai viņi atrodas publiskā mākoņī vai privātā. Tātad nebija skaidrs, vai tas privātais mākonis ir, kurā dati ir vairāk aizsargāti vai vairāk piekļūstami. Un tas, kas vēl tika konstatēts, ka lielākā daļa Nīderlandes iestāžu diezgan plaši izmanto mākoņu pakalpojumus. Tātad jautājums bija par to, vai kāda tad ir šie drošība galvenajos reģistrās, ka daudzi dati ir konfidenciāli, vai dati tiek apstrādāti droši, vai tie vienmēr ir pieejami. Kā kadastrs mēs esam izvēlējies hibrīdu risinājumu. Mēs uzturam gan kadastra reģistru, gan kartas. Tad kadastrālās kartas ir atvērtā mākonī, un savukārt pārējā informācija ir slēgtā vai privātā mākonī. Tātad, ko vēl auditori uz ko skatījās? Par to, kā mēs strādājam ar konfidenciāliem datiem, kā tiek apstrādāta sensitīva informācija, ka tā ir pieejama tikai, vai tā būtu pieejama tikai kādiem konkrētiem iestādēm vai personām, vai tā būtu plaši pieejama, vai informācija ir pieejama lietotājiem tikai īpašā vajadzības gadījumā. Un arī par datu integritāti, kā mēs garantējam datu precizitāti un uzticamību. Droši vien, ka arī jūs strādājat ar līdzīgām problēmām, tā ir mūsu ikdienas dzīve un realitāte. Tad Nīderlandes digitalizācijas stratēģijas pamatā ir, kas tad mums ir aktuāli un ko mēs esam savā iestādē ieviesuši. Tātad svarīgi ir, ka ir politikas dokuments, bet politika nestrādā, ja tā netiek ieviesta, tāpēc mums tā ir jāievieš. Un skatoties sīkāk, tātad mums ir 6 daļas, bet problēma bija tāda, ka ir jauna politika, bet nav budžets paredzēts šīm izmaiņām un ieviešanai. Un tātad var teikt arī, ka varētu mums pateikt, ka mēs esam valsts iestāde, tad varbūt mēs varētu izmantot līdzekļus kaut kā no saviem līdzekļiem šo visu izdarīt. Arī par atkarību. Ja mēs pārvedam kadastra datus uz privāto šo mākoni, bet tomēr jūs esat atkarīgi, tāpat mēs esam atkarīgi no Microsoft. Ja jūs sākat lietot, tad ieviest jaunu stratēģiju, tad ir ārkārtīgi daudz aspektu, kur ir jāveic izmaiņas. Ir arī jārūpējas arī par pamatu, kas jums jau ir, bet šīs izmaiņas un jaunuma ieviešana ir jāsaintegrē kopā ar to pamatu, kas jums jau ir. Mēs jau visu dienu par šo esam debatējuši un diskutējuši. Tātad jūs redzat topogrāfiskā karte. Tā ir Nīderlandes gaisa spēka bāze. Un blakus var redzēt, tātad jau ir detalizēta diezgan tā karte. Mēs redzam sētu, žogu, un tas nav publiski pieejama. Vai šiem datiem būtu jābūt publiski pieejamiem. Un otra tāda ir kadastrālā karte. Mēs redzam, tur ir detalizēti par šo militāro teritoriju.
diskusijas ar aizsardzības nodaļu ir tādas, ka mēs, ka principā mēs nevaram nekādi ietekmēt to, ka Krievija un Ķīna jau šos datus izmanto un redz to visu no saviem satelītēm. Bet svarīgi ir neparādīt infrastruktūru, kuru varētu tātad bojāt. Tāpēc ģeotelpiskie dati varbūt jāskatās, kur ir tāda sīkāka un precīzāka informācija. Varbūt ģeotelpiskos datus, varbūt šiem dati būtu jāpadara nepieejami, bet jau 15 gadus tā ir pieejama informācija, vai tad, kas notiks tad, ja mēs noslēgsim šo pieeju, kā tas ietekmēs pārējo sabiedrību. Mums arī jau bijusi šodien, mēs esam daudz par šo dzirdējuši, par ģeotelpiskiem datiem un kadastra informācijas publicitāti vai publiskošanu. Debatas par atvērtajiem ģeotelpiskiem datiem ir sākusi aizsardzības departaments un jāsaprot, ko ar to īsti darīt. Tātad kadastra datos ir ļoti daudz privātas informācijas un kadastra objekts ir arī dažādi tīkli. Un kadastra dati dažkārt ir atvērti, bet tātad sīkāk tur arī informācija par infrastruktūru. Tad jūs vēlaties pieejamu zemes reģistru un šādus datus, bet jāskatās, kā tas ietekmē valsts drošību. Mēs esam no apvienotajām nācijām, mums ir tātad noteikts, kā mums ir jāsasniedz, jāstrādā ar datiem. Šis regulējums ir aptuveni 10 gadus vai pat vairāk vecs. Tas bija aktuāls tajā laikā, bet šobrīd mums ir vairāk jāsaprot, kādi datu aizsardzības līmeņi mums ir jāpiešķir, lai būtu lielāka drošība. Un attiecībā uz nacionālo digitalizācijas stratēģiju lielākās problemātika ir ar to, ka mums ir ļoti dažādi valdības līmeņi, tāda centrālā valdība un reģionu valdības un pašvaldības. Tātad mēs izmantojam mākoņu tehnoloģiju. Tad droši vien tas varētu palīdzēt mums vieglāk izmantot šos datus. Mēs piekritām tātad veidot šo jaunu mākoņu pakalpojumu, tātad šo sensitīvo datu daļu pārvērst uz Eiropas līmeņa, tātad pakalpojumu sniedzēju. Un par datu kopīgošanu izmantošanu dažādos valdības līmeņos. Katrās, protams, līmeņos ir savi principi, kā informāciju var lietot, kā to var apmainīties ar informāciju. Arī valsts un arī Eiropas līmenī tiesiskais regulējums ir diezgan vājš, jo nav paredzēts nekas tāds saistībā ar datiem un datu linkošanu un kopīgošanu. Un arī par iespējām izmantot mākslīgo intelektu. Mūsu ģeotelpiskajā saistībā ar ģeotelpiskiem datiem mēs izmantojam diezgan daudz mākslīgo intelektu, tad svarīgākiem procesiem. Mēs strādājam ar to, ko mēs labāk pārzinām. Daudzi senie dokumenti ir ar roku rakstīti.
Mums Nīderlandā ir šī aktu sistēma, un kas ir rakstīta ar roku, līdz ar to tie ir jāatšifrē. Un mēs arī izmantojam chatbotus, un tad no apakšas uz augšu virzienā mēs izmantojam šo mākslīgo intelektu un arvien vairāk to. Tad 4. ir noteikti prioritāte iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Ja mēs strādājam kopā ar bankām un tam līdzīgi, lai saprastu, kā mēs izveidojam, ieviešam drošu vērtību ķēdi, kā mēs varam sadarboties, un arī viņi var pārvirzīt savus datus uz privātajiem mākoņiem. Tātad svarīgi ir arī palielināt valdību digitālo noturību un autonomiju. Mēs šobrīd esam jau gandrīz pabeiguši šo procesu, jo pasaule ļoti ātri mainās. Ir daudz, kas jādara, un nākamais solis jau seko. Un 6. punkts tātad ir uzlabot darbinieku digitālās prasmes un nodrošināt mūsdienīgu darba vietu. Tas, protams, ir pilnīgi skaidrs ikvienam, tas ir viegli to pateikt, bet, lai to izdarītu un īstenotu, protams, mēs pie tā nemitīgi strādājam un ir jāatrod pareizie cilvēki un arī pareizie mentori. Ko jūs redzat kreisajā pusē, tātad sākumā es runāju par autonomiju, suverenitāti, drošību, noturību. Tad kreisajā pusē jūs redzat, ka mums ir sabiedrības vajadzības steidzamības kārtā no augšu uz leju. Tad ir tātad šīs politikas, visaptveroša politikas pāreja. Un vienlaikus mums kā aģentūrai, kā valdības aģentūrai mums ir jānodrošina šī tiesiskā drošība un turpinājumība. No tā mēs arī redzam, ka mums ir, jo mēs redzam, ka valdība mums saka, ka mums ir jāpārveido, bet mums ir arī tad zemākajā praktiskajā līmenī mums ir jābūt komunikācijai un sadarbībai. Tas, ko mēs arī ikdienā redzam. Un tādā kopsavilkumu stāstot, pieeja būtu, mums ir jāsāk no šī pamata, no kadastra un ģeodabisko datu bāzes. Mums ir jāizveido droša transakciju ķēde, un arī mēs tik daudz esam runājuši par digitālos drošības jautājumiem. Mums ir noteikti jāatcerās arī par fizisko drošību. Liels paldies jums!